Jai Gurudev. Šodien sāksim kopā jaunu lasīšanu, jaunu kopīgu Bhagavad Gītas lasīšanu. Varbūt jocīgi skan, kad grāmata var kļūt par ceļa biedru. Par ceļa biedru mūsu transformācijai, mūsu ceļam šajā laikā, pat ilgas dzīves garumā. Un ja vēl nopietnāk, tad vairāku dzīvju garumā. Un tāda ir un var būt tev Bhagavad Gīta. Kā izgaršot šo grāmatu? Man rokās ir Bhagavad Gītas esence. Var teikt, ka tā ir grāmatas tāds kopsavilkums. Esence, tātad saīsinātā forma, kurā ir tātad apvienoti panti, kurus mēs varam lasīt tulkojumā, latviešu valodā, sanskrita valodā, un tātad aiz šiem pantiem, kuri sagrupēti ir 18 nodaļās un ar tādiem kā grupu apakšvirsrakstiem, un aiz šiem te pantiem seko garīga meistara, garīga skolotāja Paramahamsas Višvanandas komentāri šiem konkrētiem pantiem. Un tātad šī grāmata nav novele, šī grāmata nav romāns, bet šo grāmatu lasot, mēs izdzīvojam visus šos pantus, ejam šo transformācijas ceļu, piesūcinam savu prātu, izdzīvojam tos, un patiesībā šie panti ir nodoti vairāk kā 5000 gadus atpakaļ, bet ir vērtīgi un ir aktuāli, protams, šajā laikā arī. Un tamdēļ arī šobrīd sāku jaunu lasījumu, kurā tātad iepazīstināšu jūs ar visiem Bhagavad Gītas pantiem. Bet vēl nedaudz ievadam. Bhagavad Gīta sniedz norādes un piedāvā īsu praktisku mācību par jogu, savaldības un izcilības sasniegšanu. Mums vajadzīga šāda palīdzība mūsu neizsīkstošo domu un vēlmju dēļ, kas neizbēgami noved mūs pie ciešanām. Mēs atgriežamies pie mūsu patiesās būtības, un tajā pieredzam mūžīgas un mīlošas attiecības ar Dievu. Caur savām mācībām Gita sniedz pilnīgāko risinājumu dzīves izaicinājumam un dāvā karti, kā aiziet, kas arī aizved pie pašiem vērtīgākajiem dārgumiem, pie zināšanām, kā sasniegt patiesu mīlestību un kā sasniegt ilgstošu laimi. Un tātad šī grāmata ir tā, kurai ik pa laikam ir daudzi guru devuši savus komentārus, un viņu sekotāji, viņu audzēkņi ir tos lasījuši un tiem sekojuši. Un tā arī Paramahamsas Višvanandas sekotāji un skolnieki ir pirmie, protams, kas lasa šos te komentārus, un vēlamies ar to dalīties un nodot arī pārējiem un aizvest šīs te zināšanas, šos te svētos vārdus, gudros vārdus līdz tiem, kuru dvēseles ir gatavas, kuru prāti ir gatavi dzirdēt šīs te dziļās un patiesās zināšanas šajā laikā. Un tātad Bhagavad Gītas filozofiskie pamati ir sanātanas dharmas, jeb hinduisma pamatos. Ir doma, ka pastāv viena patiesība, viena īstenība, viens augstākais dievs, kas atklājas dažādos veidos. Un tas izskaidro šo te milzīgo daudzveidību un dažādību, kas pastāv ļoti lielā daudzveidībā. Un Bhagavad Gīta
ir daļa tātad no hinduisma kultūras, no hinduisma, var teikt, vēstures, un tātad 700 pantos tiek izskaidrotas visas galvenās garīgās patiesības. Un Bhagavad Gita laiku no laika ir saglabājusi šo te autoritāti daudzu guru, kā jau es teicu, un viņu sekotāju audzēkņu vidū. Un tātad Dievs Gitā. Katrā sanātanas karmas tradīcijā uzskats par Dievu atšķiras. Vaišnavisms ir viena no šīm tradīcijām, kas uzskata Višņu Narājanu par augstāko kungu. Viņš ir oriģinālā persona, radības avots, visa pastāvošā pamats. Un Krišņa ir kā avatārs, pilnīga augstākā kunga inkarnācija. Viņš atnācis šajā taustāmajā pasaulē, lai paceltu cilvēci. Gita tādēļ savos pamatos ir Vaišņavu svētie raksti. Tās gaitā mums nemitīgi tiek atgādināts, ka viss ir atkarīgs no Krišņas, ka viņš ir būtībā klātesošs pasaulē un tāpat laikā, ka viņš atrodas ārpus tā visa. Un kas tad notiek īsi Bhagavad Gitā? Ja tātad notiek karš taisnīguma atjaunošanai. Bhagavad Gita ir daļa no daudz apjomīgiem svētajiem rakstiem, kas zinām kā Mahabhārata, kurā smalki aprakstīta senās Kauravu dzimtas valdnieku vēsture. Un tas viss notika Indijā pirms 5000 gadu, kad Pandu valdīja par Hastināpuras karaļvalsti, taču lāsta dēļ viņš kopā ar sievām tika izsūtīts uz mežu. Viņa vietā tronī sēdās aklais brālis Dhritarashtra. Ar laiku piedzima bērni, 5 Pandu dēli – Judištira, Bīma, Arģuna, Nakula un Suhadevs, kuri bija zināmi kā Pandavi. Savukārt 100 Dhritarashtras dēli tika saukti par Kauraviem. Vienkāršā valodā Pandavi tiek atzīmēti kā labie, un Kauravi savukārt atzīmēti kā sliktie. Un vecākais dēls no Kauravu dēliem, greizsirdīgais Duryodana, nemitīgi nelika mieru saviem taisnīgajiem Pandavu brālēniem. Un ar laiku šis nerimstošais ķīviņš noveda pie karaļvalsts sadalīšanas starp 2 ģimenēm. Duryodana organizēja viltīgu azartspēļu maču, kura rezultātā 5 brāļi un viņu sieva Draupadi tika izsūtīti trimdā uz 13 gadiem. Un pēc šiem gadiem, atgriežoties, Pandavu brāļi centās atgūt savu daļu karaļvalsts, taču tas neizdevās, un Pandaviem nekas cits neatlika, kā pieteikt karu. Šajā mirklī abas puses gatavojās un vāca sabiedrotos. Arģuna un Duryodana abi tikās ar Krišņu, lūdzot palīdzību kaujas laukā, un liels ir viņu pārsteigums, kad Krišņa ir zvērējis, ka necīnīsies nevienā pusē. Tā vietā viņš abiem izstāsta 2 izvēles. No vienas puses viņš piedāvā savu visspēcīgo izcilo karaspēku, no otras puses viņš piedāvā pats sevi. Un Duryodana, tātad no Kauravu dzimtas, ir šokēts un atvieglots, un nešauboties viņš ar prieku izvēlas armiju, ar domu, ka tas viņu prāt nodrošinās uzvaru. Taču Duryodana pieņem, ka Krišņa ir pats mirstīgs un ierobežots, un ar to arī kļūdās. Viņš uzskata Krišņu par līdzekli savu iegribu pildīšanai. Arģuna savukārt uztver Krišņu kā sev tuvu draugu
un kā visu pasauli. Viņam nerūp karaspēks, karaļvalsts vai jebkāda uzvara, viņš vienkārši vēlas Krišņu. Un tieši šī mīlestības saikne liek kungam kalpot Arģunam. Tā rezultātā visa visuma radītājs, visaptverošā, visspēcīgā personība Krišņa uzņemas necilā ratu vadoņa lomu. Kungs uzņemas šo te ratu vadoņa lomu. Bhagavad Gita ir būvēta uz šīm dziļām attiecībām starp Dievu un cilvēkiem, starp Dievu un viņa draugu, atklājot, ka nodošanās un atdošanās gars palīdz ieraudzīt īsto patiesību. Un tātad visā grāmatā caurvijas saruna, kas notiek kaujas laukā, Kurukšetras kaujas laukā, starp Arģunu un Krišņu, un šī saruna ir kā scena himna, kura dziedāta 1000 gadu atpakaļ. 700 dzejskie sanskrita panti izstāsta stāstu par dziļu personisku transformāciju, kuru iziet Krišņas draugs Arģuna. Šobrīd mēs, visa cilvēce, ejam cauri šo transformācijas ceļu šajā zemes pārmaiņu laikā. Un tādēļ, manuprāt, šī grāmata ir vēl jo vairāk aktuāla tieši šajā laikā ar savām zināšanām un savām vērtīgajām patiesībām. Un vārds gudrajiem, kā raksta ievadā Paramhāms Višvananda, nelasi stāstu vien, lieto šo sarunu Krišņas un Arģunas starpā kā ceļvedi savā garīgajā ceļojumā. Sēdies ratos blakus Arģunam pie guru pēdām, kļūsti par viņa skolnieku, ar visu būtību iedziļinies šajās viedajās mācībās, un tu atklāsi dzīves mistērijas, mūžīgās radības patiesības un patieso cilvēka eksistences iemeslu. Saprotot un pielietojot Krišņas sniegtās zināšanas, meditējot uz dziļajiem Paramhāms Višvanandas komentāriem, tu vari nostāties blakus Arģunam un kopā ar viņu izcīnīt visu laiku nozīmīgo kauju. Bhagavad Gita ir sauciens dvēseles atmodināšanai. Tā ir karte, lai dotos bīstamajā ceļojumā no prāta uz sirdi, kur mēs atradīsim visvērtīgāko dārgumu no visiem – pašu kungu. Ceļš uz vienu no diženākajām sadursmēm, kādu pasaule ir piedzīvojusi, ir atklāts, lai sākas piedzīvojums. Jai Gurudev.